Vēl saulīti augstu debesīs, kad Ukru parkā jau sāk pulcēties ļaudis. Atšķirībā no ikdienas, kad ciematā savas dienas klusi vada gandrīz vai tikai pensionāri, zāļu vakarā netrūkst ne jauniešu, ne bērnu, un zināmā mērā šie svētki kļuvuši par tādu kā neformālu pagastu salidojumu. Es esmu dzimis te, Ukros, un mēs esam bērnības draugi. Abi tā satikamies, varbūt kā 20 gadu nesam redzējuši viens otru jau. Un jūs bieži brauciet šeit uz Līgo vakarā? Man senči dzīvo tepatās Ukros, atbrauc te pie viņiem. Man te vecāki dzīvoja, man te visi dzīvoja, bet tad visi ir izkaisīti uz visām pusēm, tad tagad mēs vienalga esam šeit. Šogad Ukru pagastam aprit 95. gadskārta, gandrīz tikpat sens ir arī amatieru teātris, kas svētkos no skatuves sabraukušiem sūta sveicienus. Uzrunātie gan atzīst, ka līgotāju skaits ar katru gadu sarūk un satikt savējos kļūst aizvien grūtāk. Tie jaunie vēl kaut cik palikuši tieši mana vecuma, kas man bija, tie visi jau vecāki ir aizgājuši projām vai to maz ir. Pēdējo 4 gadu laikā vien no Auces novada izdeklarējušies 700 iedzīvotāji, visvairāk no Ukru pagasta. Vēl vairāk ir tādu, kuru dzīves vietas juridiski joprojām ir šeit, bet faktiski jau sen dzīve ir citur. Bēdīgi, ja tā godīgi, tad bēdīgi. Jo? Jo te visi tā kā brauc prom, aizbrauc. Viss paliek tukšs, visas mājiņas paliek tukšas, dzīvoklīši tukši. Citur ir kaut kā vairāk iespējas un te jau nav nekādas iespējas, te nav ne darba, nekā vienkārši nav. Ukrinieki priecājas, ka vismaz latviskās tradīcijas joprojām ir saglabātas. Pagastā ir arī viena līga un 19 jāņi, kuriem saulē rietot jāiekur ugunskurs, un tam jādeg ilgi, lai sabraukušie atmiņu kamoliņi varētu šķetināt līdz pat saulēktam.